Kad Latvijas gada autokonkursam tika pieteikts pirmais Great Wall Motors crossovers Vei 05, gandrīz pirmā doma bija, hei, vai tad viņiem nav kā mazliet mazāka un lētāka? Izrādās, tāds modelis ir. Vei 03 izskatās uz mata tāpat kā lielais brālis, taču ir par 20 cm īsāks un galvenais par 20 000 eiro lētāks. Vei 03 Eiropas tirgū pieejams ar 2 veidu piedziņām un 2 dažādām jaudām. Great Wall Motors pārstāvi Adrem Auto rīcībā ir abas modeļa versijas. Ārēji tās atšķiras tikai pēc krāsas, jo visi Vei 03 ir lādējamie hibrīdi. Gaiši zilajam crossoveram ir priekšējo riteņu piedziņu un 367 zirgspēku sistēmas jauda. Tāds Vei 03 maksā sākot ar 44 950 eiro pirms EKI līdzmaksājuma piemērošanas. Savukārt baltais Vei 03 ir maksimālajā komplektācijā Luxury ar 2 elektromotoriem, visu riteņu piedziņu un 442 zirgspēku sumāro jaudu. Ko tur liekties, 50 000 vērtais topmodelis aizrauja gan ar aprīkojumu, gan ar ātrumu. Tam ir gandrīz tādas pašas ekstras kā lielajam Vei 05, bet pātrinājums līdz 100 km/h prasa vien 5,3 sekundes. Lai gan riteņu bāze arī ir mazāka nekā Vei 05, salons šķiet tikpat garš un apjomīgs. Varbūt aizmugurē vietas objektīvi ir mazāk. Priekšējā paneļa arhitektūra ir lielā modeļa kopija. Aiz stūres iekārtots neliels displejs, jo vairums informācijas slēpjas centrālajā ekrānā. Reizēm patiešām slēpjas, jo sadaļu ir daudz un sākumā tajās grūti orientēties. Klimata sistēmas vadība uzticēta guļus novietotam ekrānam viduskonsolē. Saulainā laikā tā simboli ir pagrūti saskatāmi. Transmisijas darbu Vei 03 veids 9 pārnesumu, 2-sajūgu pārnesumu kārba, kas darbojas bez pārsteigumiem. Priekšpiedziņas un pilnpiedziņas modeļu vadāmība un balstiekārtas gan atšķiras un par labu AVD versijai. Tā ir saturīgāka stūre un masīvākas braukšanas manieras kopumā, kā arī pieejams vairāk braukšanas režīmu. Luxury savukārt vilina ar premium ekstrām, līdz pat ventilējumiem Alcantara sēdekļiem un Infinity skaņas iekārtai. Taču 3 daļās nolokāma aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir visiem Vei 03, tāpat kā atlokāms piekabes āķis par piemaksu. Gaitas baterija, tāpat kā 2 litru benzīna dzinējs, visiem Vei 03 ir vienāda – 34 kWh. Līdz ar to elektriskā sniedzamība joprojām vairāk līdzinās nelielam elektromobīlim – 124 līdz 136 km. Oficiālais degvielas patēriņš ar pilnu bateriju ir puslitrs benzīna uz 100 km. Bet CO2 izmeši ir tikai 15 grami uz kilometru. No dienesta auto viedokļa GVM Vei 03 ir braucoša nodokļu paradīze. Iebūvētā lādētāja jauda ir 11 kW, bet no ātrās uzlādes Great Wall Motors ražojums spēj ņemt 50 kW. Tad gaitas baterija var dabūt gandrīz pilnu apmēram 40 minūtēs. Tuvākajā apskatē GVM Vei 03 pilnīgi noteikti būs pieejams izstādē Auto 2025 aprīļa beigās. Vairāk informācijas par aprīkojumu un cenām jau tagad var saņemt pie Great Wall Motors oficiālajiem izplatītājiem Adrem Auto un Īle Auto.